Mani sauc Džulieta Granta. Es strādāju Laimā jau 33. gadu kā karameļmeistare. Izvēlējos nejauši, jo ir nepieciešamība pēc līdzekļiem, lai pati varētu skolā pabeigt mācīties, lai māsa varētu pabeigt. Tomēr bišķiņi pastrādās tieši tālāk mācīties. Tā vēl gadiņu, un tad visādi apstākļi un tādi, un kolektīvs labs. Domāju, tagad jau es tiku, kur citur es vairs iešu tagad. Tā arī tur strādāju. Bērnībā patika ļoti veidot visu kaut ko no plastelīna. Un būtībā arī bija domājis iet uz mākslas skolu. Man ļoti garšoja šokolāde un gāju stāties uz skolu. Un tā arī bija, aizgāju un prasu, kur var dabūt šokolādi ēst. Man pateica Laimā, bet Laimā bija Krievu grupa tajā gadā. Un man piedāvāja uzvaru. Un es teicu, tur šokolādi ir, un teicu, mazliet ir. Un tad es aizgāju uz uzvaru. Un tagad būtībā esmu Laimā, jo mēs vairs neesam uzvaru, mēs esam Laimā. Pat iemācījos pašmācību ceļā, man neviens nemācīja. Es vienkārši redzēju, kā to dara. Ar plastelīnu patika spēlēties kādreiz, un neko skatījos, kā dara, un iemācījos. Karamels ir ļoti īpaši. Būtībā karamelu pa konfektu nedrīkst saukt. Karamelu tas ir kaut kas, kas jāizbauda, ieliek mutē un lēnām viņu sūkēt, un tad izjūtās garšas nianses. Citrona būs pēc citrona, maziņa būs aziņa. Ja tāds nosaukums ir, tad tā arī viņa garšos. Var jau jebko gatavot, tā kā no plastelīna, tikai mums ir jāstrādā. Un tas ir tāds īpašs moments, ka plastelīnu tu darbojies, tad jo tu ilgāk darbojies, jo viņš labāk padodas. Šeit ir tieši otrādi, jo tu ilgāk darbojies, tu vairs neko neuztaisīsi. Viņi sacieties un salūzīs, un tev vairs nepadosies. Viņu vajag noķert īsto momentu, kad var to karamelu uztaisīt. Ja godīgi nesteidzoties un viss, tad visu dienu arī vienam grozam paiet. Karameli tomēr ir dārgi, jo ar rokām taisa un visu cilvēkam liekas, cukurs vai ne, kāpēc viņa ir tik dārga. Bet tas ir tāpēc, ka cilvēki to dara. Katrs jau kaut ko prot savā veidā, katrs esam mākslinieki. Mēs jau visi esam unikāli. Otrkārt,